84. gadā tiek uzsākta grandioza pieminekļa celtniecība Rīgas atbrīvotājiem Pārdaugavā. Līdzekļu nepietiek, tāpēc iedzīvotāji brīvprātīgi ziedo naudas līdzekļus. Parasti tā ir vienas darba dienas vidējā izpeļņa, ko grāmatvedība automātiski atvelk un pārskaita Latvijas republikāniskā kantora pilsētas pārvaldes rēķinā numur 851 068 880. Katrs pavasaris atnāk ar domām par mieru, par uzvaru. Šis piemineklis būs vēl te padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskiem iebrucējiem. Pamat dominanta ir vertikāli obelisks, kas sastāv no 5 staru zvaigžņu elementiem. Katrs no tiem elementiem simbolizē vienu kara gadu. Jaunus masu radošās iniciatīvas uzplūdes parasti atzīmē ar dažādiem maksājumiem, no kuriem atsakās tikai izteikti reakcionāri un tautas ienaidnieki. Gada laikā dolomītā, granītā un bronzā veidotais komplekss ir gatavs. Zīdainis, kas sākotnējā iecerē atradās mātes dzimtenes rokās, realizētajā variantā no pieminekļa ir pazudis. Izskaidrojums, lai neizskatītos, ka atbrīvotāja armijas kareivji vēlas viņai to atņemt.